Jā, video titulam ir pilnīga taisnība. Austris ir visu naudu notērējis. Un ja ar to nepietiktu, viņš ir atkal sācis ziedojumus vākt. Un man jāsaka godīgi, ka video materiāls jau bija savākts apmēram decembrī, vēlākais janvārī. Un man ir cilvēku grupa, kura man palīdz vākt materiālu, un varbūt ziniet vai nē, materiālu mēs sākām vākt no tās dienas, kad no pirmā Austra video, kad viņš iznāca, no tās dienas mums ir uztaisīta grupa, kur mēs vācām visu pēc kārtas, ko Austris publicē, ko Austris nepublicē, ko cilvēki man sūta, nesūta, visi ir vienkārši savāks vienā grupā. Un jau janvārī bija tā, ka varēja pateikt, ka materiāls bija gatavs, video bija gatavs, bet es vienkārši negribēju taisīt šo video, jo man ir tā viņš izbesījis, ka es viņu negribu ne redzēt, ne dzirdēt, vienkārši negribu. Bet viņš ir atkal sācis vākt ziedojumus un sapratu, nē, lai viņš pat nedomā, ka viņš to varēs darīt, maucam vēl vienu video, jo ir notikušas 3 svarīgas lietas. Pirmā, viņš ir izārstējies, bet pat tur ir savas problēmas, tā kā par to parunāsim. Otrā lieta, atcerieties, ka vienā no video teica, ka ir policijas iesniegumi iesniegt. Ir atbildes uz tiem, un ir jāpaceļ vairāk jautājumu valsts policijai, jo atbildes nav tāds, ka es vēlētos dzirdēt. Bet trešā daļa un galvenā, mums ir screenshoti, 24 stundu griezumā, kā Austris paņēma vienīgo naudu, kas viņam bija palikusi, vai no mājas vai no ziedojumiem, un viņš aizgāja pilnībā līdz nulē. Un pēc tam vēl aizgāja darbā, pasarā 2 nedēļas, un no turienes viņa atlaida eksplozīvā veidā. Tādēļ šodien ir 5. daļa par Austri, un šī video galvenā doma ir atgādināt cilvēkiem, kādēļ viņu nevajag atbalstīt, un kādēļ viņam nedrīkst dot naudu, jo viņš visu ir notērējis. Un es brīdinu, ka šajā video es visdrīzāk lamāšos, būšu agresīvs vai kāds, es šo video taisīšu vairākās daļās, es nevaru vienkārši vienā reizē nosēdēšu uztaisīt, jo viņš vienkārši man besīja ārā, bet atvainojiet par to visu, šis temats vienkārši ir man izvedis līdz pēdējiem, bet es domāju, ka jāuztais video, jo es negribu dot viņam iespēju atkal izlaisties caur no šitā visa un domāt, ka viņš tiks sveikā cauri. Tādēļ, 5. daļa. Vienīgais, ko es jums varu palūgt, ir 2 lietas. Pirmkārt, ja jūs zinat vai gribat kaut kā padalīties, maksimāli šēroju šo video, rādīt visiem cilvēkiem, lai pēc iespējas vairāk cilvēku zināt, ka Austrim nedrīkst dot naudu, ja nu gadījumā kāds vēl grib, vienkārši parādīt šo video. Un otrais, ja jūs gribat atbalstīt mani, lielākais, ko es varat atbalstīt, ir spiežot subscribe, jo vairāk cilvēku subscribo, jo vairāk cilvēkiem YouTube rekomendos video, jo vairāk cilvēki vienkārši redzēs šo video, kā arī, ja man palīdzēs augt, un laiks arī palīdzēs algoritmam. Tādēļ tās galvenās lietas. Bet dodamies 5. Austra daļā, un kā vienmēr paldies par uzmanību, un gatavojieties, murgs ir no galvas līdz kājām. Šo sekciju es gribu iekļaut pašā video sākumā, lai maksimāli daudz cilvēku redz. Bet Austris pirms kaut kāda mēneša ir reaktivizējis savu TikToka kontu, Riepa Austris 2, un sācis savu murgu turpināt postot, tā skaitā live streams. Un es gribu ievietot šo pirmo screenshot uz ekrānu, jūs skaidri varat redzēt, ka TikTok konta bio ir redzams viņa vārds, uzvārds un Revoluta bankas konts. Šeit pievienošu vēl vienu screenshotu, kur var redzēt, ka viņš uztaisīs vairākus live streamus, kur viņš ir ielicis to kontu aprakstā, lai cilvēki ziedot. Un man jums ir viens milzīgs lūgums, it īpaši varbūt tiem, kur jau ir naudu ziedojuši un nav dabūjuši atpakaļ. Ja jūs varētu, es centīšos aprast Revolut supportu, bet ja ir, es ielikšu šī video aprakstā, kur būs vienkārši Revolut support un links, un tur dodaties un iesniedziet sūdzību par Austri un viņa kontu. Rakstiet angliski, rakstiet latviski, kā nav svarīgi. Galvenais ir rakstīt sūdzību par Austri, par to, ka viņš ir krāpnieks un par to, ka viņam nedrīkst ziedot naudu un vajadzētu izskatīt kontu, varbūt pat aizvērt. Kādēļ šo prasu? Jo mēs jau 1 vai 2 iesniegumus esam uzrakstījuši par to viss kārtībā, bet ar to var nepietikt. Ja mēs varētu savākt kādus 100, 200, 300 iesniegumus, Revolutam sistēma vienkārši automātiski to flagos, to kontu pateiks, klausies, ja mums ir tik daudz sūdzīs par vienu to pašu kontu, vajadzētu kaut ko izmeklēt. Tādēļ ir cerība un lūgums jums. Ja jums nav slinkums, jūs varat atveltīt 10 vai 5 vai 10 minūšiem visam, dodieties to Revolut supportu, ierakstiet sūdzību par Austri, ierakstiet viņa vārdu, uzvārdu un kontu numuru, ko es arī ielikšu bio,
paskaidrot, ka viņš ir krāpnieks vai skemers vai tam līdzīgi, kā jūs vien vēlaties, un vienkārši udiet, lai pēc iespējas ātrāk Austrim atņemtu kontu, lai viņš nevarētu vākt naudu ziedojumiem. Paldies! Dodamies tālāk uz video. Tad video pirmā daļa būs par viņa slimošanas visu, izveseļošanos, ārstēšanu un visu to jampadras, kas tur bijis, un tā būs savā ziņā mierīgākā daļa, bet es tai gribu uzlikt tādu uzsvaru, jo galu galā šeit mēs esam tādēļ, ka viņš vāca ziedojumus slimībai, kas ir multiplā skleroze. Es saku tagad, multiplā skleroze ir mēļu mēžģis, kā jūs skaidrot varat dzirdēt, tādēļ, ka dzirdēsiet multiplā sklerozi. Es to tagad saukšu par MS. Tātad MS ir multiplā skleroze. Kā jūs redzēt, kas ir skaidrs iemesls kādēļ, tad es runāšu par MS. Un, lai varētu paskaidrot tā vienkārši seģus nekodēs, kas ir MS vispār kā tās, lai cilvēki, saprastu, par ko ir runa. Tātad, kopsumā, kā es esmu sapratis, MS ir principā autoimūnā slimība, jeb tā ir slimība un problēma saistībā ar imūnosistēmu. Jo, kā jau mēs visi zinām, mums visiem ir imūnā sistēma, un tās princips ir mūs aizsargāt no kaut kādām problēmām. Iedomājies, ka tavā ķermenī ienāk kaut kāds vīrus, un mūsu imūnā sistēma ir kā Mike Tysons. Viņa redz vīrusu, nā labu āķi iekšā, nokauts, dzīve ir skaista. Tas, ko MS izdara, ir pagriež imūnu sistēmu kājām gaisā. Un kas notiek ir, pieņemsim, tā imūnā sistēma sāk uzbrukt tavam ķermenim, jeb tavā ķermenī ienāk kaut kāds vīrus, un tā vietā, lai Mike Tysons krāmētu vīrusam, viņš tāds, holop, jāiešņaus līniju un sāk tev krāmēt virsū. Tas ir, kas notiek ar MS-u. Imūnā sistēma, kur aizsargā tevi, bet sāk tev uzbrukt virsū. Un ļoti, ļoti ilgu laiku bija tā, ka tā bija neārstējama slimība. Un patiesībā līdz šai dienai tā arī ir, cik es saprotu, neārstējama slimība. Jo ilgus gadus bija tā, ka, piemēram, kādēļ ausis liktās bilstiem medikamentiem, jo ko principā tie medikamenti darīja, ir tas, ka tu dzēri tos medikamentus, lai tā imūnā sistēma faktiski apstātos un nomēnātos, lai viņa pārstātu uzbrukt virsū. Bet, kā jūs varat iedomāties, dzert medikaments, iedomājies, ja tev ir 25 un tev atklāja MS-u. Dzert zāles 10, 20, 30, 40, 50 gadus, cerībā, ka situācija paliks tāda, kāda ir sarežģīta, tu vienkārši aknu nokauts, ja? Un te ir vēl viena lieta, jāsaprot, ka ar MS, tad, kad tev atklāja, labākais, kas var notikt, ir apstādināt MS progresiju. Piemēram, ja tev ir kaut kādas jau problēmas radušās, tu nevari atgriezties neko izdarīt. Labākais, ko tu izdarīt, ir apstādināt procesu. Bet šeit, pirms pāris gadiem, vairākus gadus jau ārzemēs, kā piemēram Maskavā, Meksikā un, ja nemaldos, arī Šveicē, varbūt es zinu, ka šis tā kā Krievijā un Meksikā ir cilmes šūnu transplantācija. Un kādēļ cilmes šūnu transplantācija ir laba lieta, ir tādēļ, ka, principā, ja tu veicot cilmes šūnu transplantāciju kopā ar ķīmijterapiju, kas notiek, ir, principā, tavai imūnsistēmai, kura boksē tevi, ieliek tādu kā factory resetu. Principā te uztaisa ķīmijterapiju, cilmes šūnu transplantāciju, kas notiek, tev apstājās, vienkārši imūnsistēma apstājās, un viņai dod resetu. Un labākais variants, kas var notikt, ir, kā principā tā imūnsistēma vienkārši saprot, uztaisa reboot un tā, zini ko, davai čilojam viss kārtībā. Un tas MS jau faktiski nepazūd no tava ķermeņa, bet nemainās fakts, ka vienkārši tā slimība nevar vairs progresēt. Tas ir tas labākais moments par cilmes šūnu transplantāciju, ka viņa vienkārši apstādina to procesu labākajā gadījumā, tev nevajag dzert zāles un tu vari turpināt dzīvot. Ir iespējamība, ka pēc gadiem vai dekādēm kaut kāda progresija atkal sākas, bet, ja tev veikt cilmes šūnu transplantāciju veiksmīgi, ir ļoti liela iespēja, ka tā MS progresija apstāsies, un tev tie simptomi vairs nebūs tik traki, un tu varēsi turpināt dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Es ceru, ka jūs sapratāt, es neesmu nekāds eksperts, šis ir vienkārši tas, ko cilvēki, kuriem ir MS, man paskaidro, un es gribēju paskaidrot, par ko mēs vispār te īsti cepjamies. Iemesls, kādēļ es to visu saku, ir tādēļ, ka pagājušā gadā kaut kad novembra beigās Austris izgāja to kursu, ko viņš iesāka. Jeb to, ko viņš tur pirmo ķīmiju viņš izgāja, tad viņi izmet ārā, cik es saprotu, ka viņam akne bija tik dirsā stāvoklī, ka viņam principā, viņu patiesībā slimnīca izglāba, jo es nezinu, vai es teicu vai ne, principā pēc pirmā cikla viņi izmet ārā. Fakts bija tāds, cik es saprotu, ka viņam bija akna kaut kāda ciroza vai kas, un principā pateicu, šop, tu ķīmija tā kā nedrīkst tālāk darīt, un tādēļ, sakot, ko es gribētu par slimnīcu, var redzēt, principā, gandrīz viņi izglāba viņu, bet viņš pēc tam atgriezās atpakaļ un izgāja visu ķīmijterapiju un cilmes šūnu transplantāciju. Personīgi fakts, ka Geizers paņēma Austri atpakaļ un izārstēja viņu līdz galam,
Man ir mans viedoklis par to, kā viņš atļāvās izturēties pret tiem ārstiem. Viņi tāpat viņu paņēma atpakaļ. Tas ir mans viedoklis, bet viņi izdarīja to, ko ārstiem jādara, un nesoties visu, kas noticis, viņu izārstēja. Tādēļ cepurnos Gaļezaram es viņu būtu pasūtījis dirst, kā es to daru katru savu video, bet es respektēju to faktu, un man tas dod drošības sajūtu medicīnas sistēmā, ka nesoties to, kas noticis, viņi parūpēsies par cilvēkiem, noņems emocijas malā un parūpēsies, lai cilvēki būs veseli. Tādēļ cepurnos Gaļezaram, ja kāds dirsīs pa Gaļezaru, šis tas sametīšu. Bet, kamēr Austri bija, Austris izdomāja palaist 20 minūšu video par to, ka viņš ir izārstējies. Un es parādīšu dažus fragmentus no tā video, izstāšu tādas lietas, kuras ir svarīgas. Ja jūs gribat redzēt pilno video un vēl veselu mapi ar visiem failiem, bildēm, video, screenshotiem, ko mēs esam savākuši, būs kā otrajā video, būs mape aprakstā ar Austra faili, varat droši to apsīties, ja gribat pat nolādēt, saglabājot, jo failam vēl pēc kaut kāda laika izdzēs visus ārā, bet droši apsīties visus failus, tur būs daudz failu, kuras es neiekļauju, bildes, screenshot, tekstu, kuras es neiekļauju šajā video, kur būs pieejami tur, tad jūs gribat redzēt vēl informāciju, kādēļ nedrīkst atbalstīt Austri, un kādēļ viņš nav pelnījis platformu, un kādēļ es turpinu taisīt viņu video, viņš ir pimps pilnīgākais. Droši dodaties uz to failu, apstāties visu, un es domāju, jums būs vēl motivācija uzrakstīt Revolūtam, lai atceltu viņam atbalstu. Bet tagad es izcelšu pāris fragmentus no tā video, lai pateiktu, kur ir bullshit pilnīgākais un kur ir pāris komentāri, lai saprastu par to, ka Austs nekādā veidā nav mainījies. Čau! Es atvainojos par balsi, man balss ir galīgi ciet. Tāpēc, ka man imūnsistēma ir zem kuras katras kritikas, tāpēc, ka viņi šobrīd restartējās un līdz ar to man saslimt iespēja pastāv ļoti, tā kā augsta riska. Viena no retiem lietām, par ko Austris patiešām nemelo, tā arī, principā, ka tev veic ķīmiju terapiju, imūnsistēma praktiskā nulle ir. Tas, ko es skaidroju sākumā par MS, tā šitai izbaudīsim to vienu reto momentu, kad Austris nedirž. Es pat gribu gan izvērt tādu klusuma momentu paņemt, lai izbaudītu šo momentu, jo pēc šī atlikušā laika mums nebūs tādi momenti. Viena doma slēgta galvā griežās. Viena doma. Es būšu ratiņkrēslā, es būšu kādam par apgrūtinājumu, un es nespēju analītiski pat domāt ilgāk kā 4 vai 3 stundas dienā. Šeit man ir patiesībā jāpiekrīt Austrim. Es arī skatos vienmēr Austu no malas, domāju, vai šim ir visam jēga, jo tagad es to video taisu, tas ir skaidrs, ka līdz Austrim neaiziet. Tas ir skaidrs, un ja es taisu to video, es domāju, kāda jēga šim visam, bet tad es pastos, ka cilvēki reaģē, un es pastos, kā cilvēki tiktu kā uzdās, ka viņi turpina braukt virsū Austrim, saka, ka viņš ir loks un ka viņam naudu jādod, un tad saprotu, zini ko? Bija jēga. Prieks, ka es uztaisīju tos video. Man uzbrauca virsū, un, protams, es sliktā garstāvoklī, ņemot vērā vēl savu emocionālo stāvokli, apzinoties to, ka esmu bezizējas galā, it kā ir kaut kādas papildu iespējas vienmēr, katrs bezizējas 3 izējas, bet ja tev nervi jau tā ir uzvilkt, un tu esi pilnīgā neziņā, un tev sāk maukt virsū, un man nerādīja pat profilu bildi WhatsAppā konkrēti šajā sarakstē. Un, jā, es pateicu par daudz to, ko nevajadzēja pateikt. Es atvainojos par to, protams. Un es domāju, ka jūs visi zināt, par ko ir runa. Nē, mēs nezinām. Tādēļ es tik jauks Austri, izaudzēju mugurkaulu un pasaki vārdu uzvārdu cilvēkam, kuram tu vēlēs atvainoties. Jo savādāk, da jebkuram cilvēkam tu šobrīd var atvainoties. Varbūt pat tu man atvainojies. Huisņam, es taču nezinu, kam tu atvainojies. Bet, labi, neskaidīsim no Austra pārāk daudz. Tas būtu tā kā sagaidīt no viņa, ka viņš ir visu naudu notērējis ziedotāju, vai ne? Nevar jau tā būt, ka viņš būtu visu naudu jau notērējis, bet es taču negribu steigties notikumiem pa priekšu. Un savukārt tālāk visi pārējie vienkārši haipoja uz manu atpazīstamību. Viss ir kārtībā, man tas netraucē, es aizbraukšu uz saviem laukiem, man tur būs forši, komfortabls, iziešu pa mežu pastaigāt, pačilošu, garažā paskrūvēšu, kaut ko padarīšos. Protams, pēc atkopšanās tas ir vismaz kādi 2 mēneši vēl mājas režīms pēc slimnīcas. Un, jā, bet tas, kad youtuberi un tiktokeristi
Šeit pilnībā jāpiekrīt Ausrim. Paldies! Paldies, ka tu devi man platformu, paldies, ka man devi iespēju uzbūvēt tavu vārdu atpazīstamību, visu tiešām cepuru nos. Bez tevis es to nebūtu izdarījis. To sacīdams, es nevaru teikt, ka tas ir baigi labi atspēlējies tavā pusē, bet jebkurā gadījumā paldies no mani un visiem maniem skatītājiem. Bet sabiedrības agresija un ņemot vēro man psihosomātisko stāvokli uz to brīdi, ka tu pats jau dzīvo tādā neziņā, tu esi izveidojis ģimeni, tev ir bērns, tev ir jādomā par visu, un tev vienkārši nāk tās samazgas pār galvu. Patiesībā to visu ir šausmīgi grūti sagramot, to šausmīgi grūti ir pārvarēt. Tur bija kaut kādi teksti arī par alkoholu un tā. Es nenolaidu, es dzēru. Kā man normālam cilvēkam 2 pa dienu tev trīc viss ķermenis, ja tev nekas neatlaiž. Tu izdzēri 100 gramus, tev atlaida. Protams, ka tas nav risinājums, un es arī sapratu ar galvu, ka tas nav ilgtermiņā. Šobrīd, piemēram, es jūtos labi, man pat tādas domas nav, ka es varētu iznākt no slimnīcas un paņemt glāzi vai no pudeles taisnot rieku kaklā. Pirmkārt, ja tev ir tik slikti un tev ir tāda diagnoze, tu saproti, ka tu vari ārstam paprasīt palīdzību vai jebkuram citam. Es nezinu, ka pēdējo reizi man bija tā, ka no rīta pamosos, man kaut kāds drebuls un nāk tāds, bitīgi matos, man 38 zvana ārstam, davai 100 gramus maucam, tu debils esi. Man neinteresē kāda diagnoze, kas, ja tev vēl piedāvāja tādu diagnozi un tu dzeri pa virsu, aļo garaž. Un šitas vispār klips ir ļoti slikti novecojis, ko es pēc tam parādīšu 3. daļā par visu naudu un viņa ceļojumiem tā līdzīgi, jo viņš nepārstāja dzert. Viņš vienkārši nevar savādāk. Ziedotāju naudas stāv. Man ir jāgaida gads, lai es kaut ko varu vispār turpināt tālāk darīt, tāpēc, ka varbūt visādi triggeri. Principā pirmās 170 dienas parāda to, vai būs nostrādājis vai nē. Tās 107 dienas ir pilnīgi random cipars, cik man cilvēki teica, kur ir izgājuši MS un cilmšūnu transplantāciju, patiesais cipars ir 2 gadi, no kuras dirs viņš izrās 170 dienas, tik random ciparu nevienam nav skaidrs. Standarta tā, ka, ja principā veicot cilmšūnu transplantāciju, tad tas atlapšanas periods, ja nemaldos, bija 1-2 mēneši atkarībā no personas, un pēc tam tā nostabilizācijās, ka tu saproti, vai tev kaut kādi atjauninājumi vai kaut kāda progresa ir 2 gadi. Tā man teica, es neesmu eksperts, vēlreiz atkārtoju, tā ir informācija, kuru man principā pateica cilvēki, kuriem ir MS. Katrā ziņā varu pateikt to, ka šī nauda noteikti netiks notērēta manām vajadzībām vai manām iegribām vai krūtām mašīnām vai es nezinu vēl kaut kam. Storijos jūs redzat, ko es lieku. Es pats pelnu no savu depozītu portfeļu, sākas no $200. Es izaudzēju savu depozītu portfeli un es strādāju ar to. Un no tā es dzīvoju mīlīši. Melot var, bet nevajag dirst. Ka nekas neveidojās, dzīst kopā perēkļi. Man nebūs vairs kustību traucējumu sāsinājumu. Es šo naudu vienkārši novirzīšu kādiem tiešām bērniem, kuriem ir jāsmaksā par slimnīcu. Bet es nedarīšu tā, kā es darīju, kad es lūdzu sabiedrības palīdzību. Būs jāsmaksā par slimnīcu, es aiziešu un samaksāšu par to slimnīcu. Būs jānopērk zāles, es aizbraukšu un es nopirkšu tās zāles. Par to ir stāsts. Un ja mani mālē tik melnu, kā jums šķiet, man svešu nekad nav vajadzējis. Es pats vienmēr esmu skrējis, darījis, strādājis un vienkārši atrados bezdzīves stāvoklī un nezināju, ko darīt. Diemžēl kārtējais klips, kurš ir novecojis kā svaigpiens, problēma ir tāda, ka naudas vairs nav, parādīšu skriņšos, neuztraucies par to visu, bet es, Austri, vēlos tev atgādināt vienu baigi svarīgu lietu. Tev cilvēki, kuri dodas uz darbu, strādā, pelna naudu, izvēlēs tev to naudu noziedot. Tev nav tiesības paņemt to naudu un vienkārši iet ziedot, kuram tu gribi, kā tu gribi, jo tā nauda ir tavā kontā un tu ķipa vari darīt ar viņu, ko tu gribi. Tev cilvēki noziedoja, lai tu varētu uz Meksiku aizbraukt. Ko tu neizdarīji? Tu izārstējies Latvijā. Nafigam tu ņemsi citu cilvēku naudu un tagad iesi atbalstīt kādus random cilvēkus, jo ķipa gribās kādu atbalstīt. Nu nē! Ja tev to naudu vairs nevajag atdot viņiem,
Kāpēc to vienkārši naudu nevar dot? Kādēļ tu uz cita rēķina mēģinās kļūt par labāku cilvēku? What's wrong with you? Šobrīd man ir pilnīgi skaidrs ceļš, kas man ir jādara un kā man ir jādara. Šī ir mana 2. dzimšanas diena. 2 dzimšanas dienas vienā dienā. Un līdz ar to... Dārgais Austri, gribēju tevi apsveikt ar tavu 2. dzimšanas dienu. Es ceru, ka tu esi laimīgs ar to, ko tu dzīvē esi sasniedz, un gribēju tev tādu vienu patīkamu vēstījumu nodot. Un tas ir tās, ka tu esi tas jobanais pimpis, kuru dēļ cilvēki neuzticās ziedojumiem un cilvēkiem, kuriem prasa ziedojums. Jo tie cilvēki, kuriem patiešām no sirds vajag ziedojums, kuriem ir tā, ka dirsa plīst uz pusi, ka nauda nav, ka viņi nezin, ko likties, ka viņi nezin, ko prasīt, jo viņiem ir kauns prasīt naudu, tādēļ, ka cilvēki kā tu izdomā izmantot savas publiskās platformas, lai savāktu ziedojumus, pēc tam to naudu nopist XYZ vietās un pēc tam pateikt, ka tā tas ir, man nav ko es ar man piekšķies, viss ir kārtībā. Tu esi iemesls, kādēļ cilvēki, kuriem patiešām vajag naudu, ir kauns prasīt to naudu. Tu esi iemesls, kādēļ tu cilvēkiem, kuriem vajag ziedojums, uztais tik sliktu reputāciju. Man ir 0 cieņa pret tevi. Man ir 0 cieņa pret jebko, ko tu dari, un tas ir iemesls, kādēļ es taisu šo video, jo es zinu, ka tu esi izveseļos, tu esi atkal savārījis sūdzu, un man ir 0 cieņa pret to, ko tu esi izdarījis, un es esmu gatavs šo atkārtot reizi pēc reizes, lai šādi cilvēki kā tu nevarētu atkal izmantot cilvēkus viņu vārdzībā tikai tādēļ, ka viņi grib atbalstīt citus, un pēc tam ar sliktu garšu iet pie cilvēkiem, kuriem patiešām vajag palīdzību. Ej, dirst! Bet stāsts nav par to. Ja jūs latvieši, mēs latvieši, turpināsim tā naidoties viens par to otru, es jums varu pateikt, ka mēs izmirsim ātrāk nekā jūs stāties priekšā. Mēs esam tik sašķelti, tik nenormāli sašķelti, un tas ir tik nepareizi patiesībā. Dārgais Austri Jansson, kas tu esi no visiem cilvēkiem Latvijā, lai mēģinātu tagad morālo lekciju lasīt, ka mēs kā nācija esam sašķelta? Tu esi viens no faktoriem, kādēļ cilvēki ir sašķelti, kādēļ cilvēki neziedo viens otram, kādēļ cilvēki neatbalsta viens otru. Tu esi viens no galvenajiem faktoriem, kādēļ cilvēki ir sašķelti. Tu esi daļa no problēmas. Neatļaujies izvilkt kaut kādu victim kārtu un tagad teikt, ka, oi, cik man slikti! Cik man dzīve pizdā, cik viss pa žopu aizgājis, ir drit vai kociņ, kur man likties, cik šī valsts un cilvēki sašķelti. Nomierinies, sēdi savā busā un brauc uz Zviedriju, neviens tev šajā valstī negrib. Es esmu Jelgavas mājā nodzīvojis 9 gadus viens, tur pa brīdim kādu parādījās, bet es viņus nekad neuztvēru pa mājām. Mājas man ir citur, jo man patīk daba, miers, klusums. Un, kā jūs varat dzirdēt, es biju tik inspirēts par Austru, ka es izdomāju atrast vienu no viņa grāmatām. Jūs te ignorējat to Ničs uzvārdu, tas ir kaut kāds jampamiņš, šis ir visas Austra grāmatas, un es tagad izvilksim ārā, pastīsimies, kur šo skaisto šedri viņš varētu būt izvilkt no Homo grāmatas vai On the Class, pa morālēm varbūt, vai Beyond Good and Evil. Šis varētu būt par Austri vairāk, man liekas, tas varētu būt par viņu vairāk, vai nu jā, Human, All Too Human. Tas rezonē man ar Austri, kad es klausos, ka viņš stāsta, ka Jelgavā nekad viņš nav jūties kā mājās, ne jau tādēļ, ka pat čigānu komūna viņu ir izmetusi ārā no Jelgavas, un ka viņš nevar vienkārši rādīties Jelgavā, jo es dzirdēju, ka viņi tur atspārdīs visi, bet viņš jūtas vairāk mājās pie dabas, pie meža, un tāds filozofs, tāds, Austris ir Sigma, tu nevari pateikt, ka viņš nav Sigma, tās vīrietis, kurš ir par tām morālajām vērtībām, viņam vīrietis ar morālo kompasu, tiešām, cilvēks, no kura mācīties, no kura ņemt piemēru, jo vairāk es klausos viņu, jo vairāk es vienkārši domāju, varbūt esmu tas loks. Varbūt es un tas lauks, kas vienkārši viņu nesaprot, jo reāli, jo vairāk tā laika pavadīju, es domāju, ka nevar būt, jo viņš ar tādu pārliecību runā, ka čist, varbūt es tai džumtas aizgājis prom, bet klausamies tālāk, varbūt es čista lauks esmu. Protams, ka pēc iznākšanas no slimnīcas man viss šis te nebūs beidzies.
Pēc mēneša man sākās visādas citas terapijas, manuālās terapijas, masāžas un tādas lietas, bet tur vajag vismaz 60 dienām, lai paiet 60 dienas, lai varētu kaut ko sākt darīt. Tāpēc, kad cilmes šūnas, kamēr sasēdīsies savās vietās un asinsaini būs tiešām zolīdā stāvoklī, tad lēni, mierīgi lēni, bez stresa. No šī klipa veidošanas 3 nedēļu laikā Austris devās strādāt uz Šveici par busa transferu ski rezortos, lai vadātu cilvēkus 16 stundas dienā, jo viņam vienkārši visa nauda bija beigusies. Varat droši man paskaidrot, kā šis ietilps atlapšanas periodā. Tādu dzīves gribu. Un tāda man viņa arī būs. Es to esmu gājis visus šos te 8 gadus, no kuriem 4 es mācījos. Es atceros, kā mani apsmēja pa fēnumu, pa vēl kaut ko. Patiesībā tas ir tik sirjāli. Ziniet, kurš nekļūdās? Nekļūdās tas, kurš neko nedara. Un tur es naudu nepazaudēju. Un tur es tiešām arī nopelnīju. Un es nenopelnīju no citiem, es nopelnīju no produkta Syntex, kas bija pasīvs inkams. Arī stīk trēderi strādāja ar manu naudu. Šobrīd, ja man būtu jādod trēderiem nauda, es dikti domātu. Es laikam labāk strādāju pats. Riski ir mazāki un tie ir mani lēmumi. Un pārējo parādīs laiks. Jūs tik pagaidiet video 3. daļu, ka jūs redzēsiet, kā Austris paņēma savu situāciju savās rokās un bez riska sāka augt. Jūs uz dirsas būsiet, cik labas sistēmas un analītiskais prāts viņš ir, jo, es laikam viņu īstenībā uz Wall Streetu gribu sūtīt, jo tādā ātrumā papis naudu, kā Austris to esi iemācījies darīt, reāli, ka zinčiki tik labi nemāk, kā Austris to māk. Un citi tur varbūt teikt runās, ka es tur salkani runāju un tā. Es jums varu pateikt vienu, jūs man necik nepazīstat. Tieks tā varētu padomāt. Es domāju, ka no mana Facebook loka, es tiešām atvainojos par balsi, no mana Facebook loka ir varbūt, nezinu, 5%, kas reāli apzinās kāds cilvēks. Viens vienīgs piemērs. Es nekad neeju un netroļoju, lai pazemotu otru cita profilā. Tāpēc, ka es esmu laimīgs ar sevi un es esmu aizņemts ar lietām, kas saista mani un kas ir daļa no manis. Tāpat ar cilvēkiem. Es varu ieiet, ierakstīt joku komentāru, piemēram, ienācis tikai komentārus palasīt, kaut ko tādu. Bet, lai es pretīgi kaut ko rakstītu, es domāju, ka jūs no manis neko tādu nesagaidīsiet. Atgādinājums montētājiem. Pievienojam TikToku par to, cik Austris ir miermīlīgs komentāros. Man šķiet, ka šis klips ir jāstudē kaut kādam psihologam vai psihiatram uz maģistra darbu, jo šādi nosēsties blenst kamerā un ar tādu pārliecību dirst, tas ir talants. Tas, ka viņš ir pathological liar, tas ir skaidrs, bet tas, ka viņš ir sociopātiskā līmenī, man sāk vilkt uz to pusi, jo ir viena lieta, ka tu esi pretīgs cilvēks aizkulisēs, pilna pasaule tāda ir, bet būt pimpim publiskā sfērā ar cilvēkiem, kuri taisa screenshotus uz screenshotiem, video un tiktokiem, ka tu esi pilnīgākais pimpis, un pēc tam nosēsties uz zemes, kad tev uztaisa ķīnīterapiju un sēdēt ar suņa actiņā un teikt, ka es nekad tādus komentārus neesmu teicis. Pilnas lubas, nav tam cilvēkam, tas ir vienkārši ārprāts. Kā var tā blēst? Es jums tikko parādīju, ka tā nav.
Austris, paldies par uzmanību. Mēmi, kas kādreiz tika tā sarakstēs, ko es varu darīt, ka viņas tur bāzās tās maziņās virsū. Bija arī kaut kādas sarunātas, protams. Lielākā daļa bija tāds, kas tiešām arī bāzās virsū. Un es pa sevi visu sādus melus dzirdējis, atklausījies, un es ar Latvijas Rādio 2 pacēlu, un pēc tam bija jāiet uz kardioloģijas kabinetu iekšā, un es vienkārši vairs nevarēju, un pēc tam man jau atkal bija uzreiz jābūt palātā, jo man ņēma kaut kādas 11 vai 12 tās stulbiņas ar asins analīzēm. Pēc tam man jau likas sistēma, man toču nebija uz kodē runāšanai, un pāc 2 dienas vēlāk ir ārā raksts. Tā baigi nesmuki viss sanācis. Es gribu redzēt, kā tie cilvēki, kuri tās preteklības rakstīja, kā viņi griezīs to visu apakaļ tajā brīdī, kad es šo naudu novirzīšu cilvēkiem, kuriem viņi tiešām būs vajadzīgi. Jo, ja man viņi nebūs nepieciešami, es nepaturēšu svešu naudu, kur ir dota, lai atvesļotos, es iedošu kādam citam iespēju. Tā būs man dāvana nākamā gada laikā. Sūdi tādi, dārgais, ka īsti naudas tev vairs nav ko dot, kā iemesls dēļ tu devies uz Alpiem strādāt un pēc tam tevi tur atlaida, bet es nesaidos atkal uz notikumiem pa priekšu, bet es nemainu faktu, dārgais, ka naudas īsti vairs nav ko atdot. Citiem. Bet es tiešām ļoti izvērtēšu, kas ir kas. Un es nedomāju, ka es kaut vienu vārdu no tiem paziņojumiem esmu pelnījis, ko esmu saņēmis. Piedod, atvainojiet, bet kurš ir ausis, lai izvērtētu, kā svešu cilvēku naudu dot citiem cilvēkiem? Kas tu domā, ka tu esi? Kas tu esi? Atdot tiem cilvēkiem naudu un miers, ja tev būtu ko atdot, protams. Es visu laiku mācos. Visu laiku. Ja nedzeru. Tas tā humoram. Visu laiku attīstos. Es varu piecelties 2 naktī, izpētīt kaut kādu projektu, izpētīt lapu, palasīt ziņas, saprast, kas politiski ietekmēs tirgu. Es varu aiziet 2-3 gulēt, pamosties 6, pēc tam aiziet 2-3 stundas teikt pagulēt, atkal piecelties. Šodien, piemēram, es neiešu un gulēt ātrāk pa 9:30. 8 man beidzās sistēma, pēc 3,5 stundām, un es eju dušā un liekos uz auss. Man šonakt ir jāizguļās, jo rītā būs diezgan kāda diena, jo rīt es strādāju ar indeksu fondiem, saistībā ar to, ka valūtu fondi diezgan nestabili būs brīvdienās, jo ne visas platformas atbalsta sekundīnu tirdzniecību valūtu fondos. Šeit jūs varat redzēt profesionālu Jelgavas forex traderu, kurš var 2 naktī pamosties, palasīt ziņas, aiziet pagulēt un pēc tam atkal pamosties un pēc tam atkal pagulēt. Droši pievienoties manam Jelgavas forex trading kanālam, ieejas maksa bez maksas pēc mēneša 1,5 miljardus rubļu. Paldies par uzmanību! Līdz ar to, un vēl runājot par to, ko es lasīju rakstos, ka esmu kriptās salicis ziedotāju naudu, es vispār ar kriptovalūtām neņemos. Man ir kapitāla daļas uzņēmumos nopirkts, jā, bet kriptovalūtām es nenodarbojos. Es strādāju tikai un vienīgi ar valūtu pāriem, es tirgoju valūtu vai indeksu fondus vai akcijas. Lūdzu, ļoti pievēršam uzmanību šim te momentam, ko viņš saka, ka jātreido valūta, jo tas, ko viņš dara. Viņš self-snitcho par to, ka es jums parādīšu 3. daļā par to, kā viņš pazaudēja visu naudu, jo šeit viņš skaidri pasaka, ka viņš to ir izdarījis, un viņš gadījumā jums teiks, tā nav bijis konkrēts piemērs no šī paša video, kur viņš pats pasaka to informāciju. Vienkārši man šī brīdī ir jāatkopjās, un man ir jājūtās kā cilvēkam, kas ir primāri, lai es spētu funkcionēt. Es šobrīd funkcionēju labi uz 20%. Pirms slimnīcas tie bija 10-7%. Jo aizbraucot, piemēram, no Smiltenes uz Jelgavu, man bija jākasa pakausis, vai es vispār varēšu aizbraukt atpakaļ vai nevarēšu. Vai man būs jāmetās malā un kaut kur jāpaliek pa nakti, jo acis grauž, sarkanas. Tev ir slikti, tev jau galva vairs nevāri, karstumi viņi nāk virsū. Tas viss ir mēs, kāja neklausa. Aizmigt tu īsti nevari.
Lai noslēgtu šo daļu par ārstniecību un MS, es gribētu tā provizoriski atbildēt kaut kādu potenciālu kritiku, kas varētu būt no cilvēkiem, kuri saka, ka bet Austris ir slims, pa slimiem cilvēkiem nevajag runāt. Un es varētu saprast, pa ko jūs runājat, bet man ir jautājums. Ja slepkava saķer vēzi, vai tas attaisno viņu no tām lietām, ko viņš ir izdarījis? Ja izvarotājs paķer tuberkulozi, vai tas viņu attaisno no tām visām traģēdijām, ko viņš ir izdarījis? Ja krāpnieks ir dabūjis MS-u, vai tas attaisno tā visa murga, ko viņš ir izdarījis? Jo šajā gadījumā Austris ir, es saprotu, ka viņš ir slims ar MS un viņiem ir kaut kādas tur problēmas bijušas, bet es nemainu faktu, ka viņš ir vācis ziedojums, nevienam nav atskaitījies, naudu notralinājis, jebkuram kritiķim brūk virsū, sauc Inesu Supi, kādos vārdos viņi grib, brūk visiem pēc kārtas virsū un ir vienkārši pretīgs cilvēks. Un manās acīs, man pret Austri ir nulle empātija. Nevis tādēļ, ka viņš tur ir slims vai kas, bet tādēļ, ka viņš izrāda nulli empātiju pret jebkuru citu cilvēku, kuram ir kaut mazākā kritika par viņu. Jo manās acīs Austris ir sociopāts, viņš ir tās psihopāts kā Trumps, man ir nulle empātija pret viņu, un es labāk veidoju šos video un cilvēkiem saku, neziedojiet viņam, nedodiet viņu naudu un neatbalstiet viņam, jo tādi cilvēki kā Austris sabojā cilvēkiem dzīvi ne tikai kuriem ir MS, bet cilvēki, kuri mēģina vākt ziedojumus. Viņš ir problēma visiem, ar ko viņš iesaistās. Tādēļ es labāk veidoju šādus video un pasaku cilvēkiem, neatbalstiet Austri. Tad šī otrā daļa ir tieši par policiju un iesniegumiem, kuri tika iesniegti pret Austri. Un es neatceros, vai es kurā video es pieminēju otrajā vai trešajā daļā, bet, ja jūs atceraties, Inesu Supa saņēma fantastiski draudzīgās ziņas no Austra Jansona, kā rezultātā viņa vērsās policijā un rakstīja iesniegumu ne tikai par neslavas celšanu, bet arī par visu krāpšanu un tādām visām lietām. Un pa virsu tam ir vēl viens cilvēks, kurš arī iesniedz sūdzību policijā, kurš bija ne tikai vienkārši random cilvēks, bet ziedotājs Austriem. Un abos gadījumos valsts policija atteicās uzsākt kriminālu procesu. Par to parunāsim mazliet vēlāk, bet es šobrīd gribētu nolasīt šos abus divus, tā teikt, konstatējumus, ko atsūtīja valsts policija. Es gribētu iziet pāris punktiem pacelt, jo daži punkti man liek domāt, ka vai nu cilvēks labākajā gadījumā neiedziļinājās, ka mums ir katastrofāls caurums likumā, kur principā cilvēki var izmantot ziedojumus, lai iegūtu naudu bez nekādas atbildēšanas par to visu. Tad pirmais, ko es lasīšu, ir no Inesu Supas puses. Ja jūs gribat paši izlasīt vai iziet kaut kāda informācija cauri, tā kā es teicu, pirmais links aprakstā būs uz mapi, kur ir visa Austra faila. Šeit būs arī Inesu Supas iesniegums un atbilde, kā arī otrs iesniegums, viss tur būs iekšā. Man ir jāpiemina tieši gadījumā par Ineses gadījumu. Ines pati man atsūtīja to sākotnējo iesniegumu, viņa atsūtīs policijā, viņa pati atzina, ka tas nav tas labākais sniegums. Es arī personīgi pieminēšu, kuros brīžos ir kaut kāda laža nolaists, ir kaut kādas kļūdas pieļaus, bet tas nemaina faktu, ka daži no punktiem, ko policija atbildēja, ir vienkārši mazliet biedējoši. Lai kaut vai sāktos pirmos punktus, gribētu pieminēt. 2023. gada augusta mēnesī Inesu Supe uzsākusi naudas ziedojumu vākšanu Austra Jansona multiplās sklerozes ārstēšanai medicīnas iestādēm Meksikā. Austra Jansona slimības ārstēšanai tika saziedota aptuveni 49 000 eiro. Šie divi fakti jau ir problemātiski, viņi nepareizi, bet es paskatījos sākotnēju iesniegumu, ko Inesu Supe bija uzrakstījusi, ja viņas jurists uzrakstījusi. Tur es nezinu, no kurienes kā tur tā informācija tika iegūta, kādā veidā tika interpretēta. Šo es vispār nekādā veidā, tas nav pamatojums, tas netīst visam tādēļ. No kurienes tā informācija, es nezinu, bet viņi ir atradušies tajā iesniegumā tādēļ. Ņemot vērā, nav patiesība. Inesu Supe no Austra Jansona iegūs informāciju, ka cilmes šūnu transplantācija Latvijā netiekot veikta, taču Inesu Supe no Rīgas Austrumu klīnikas Universitātes slimnīcas multiplās sklerozes vienības speciālistes Dainas Pasters noskaidrojas, ka Latvijā ir iespējams saņemt cilmes šūnu transplantāciju no Latvijas hematologiem, par kuri ticis informēts Austris Jansons. Pēc kā Inesu Supa saņēmusi ziņas, ka Austris Jansons sociālajā tīklā TikTok.com ir ievietojis video materiālus, kuros Austris Jansons mutiski ceļ neslavu Inesai Supei un viņas ģimenes kopumā, kā arī publiski izplatot ziņas par Inesu Supas veselības stāvokli. Teikt, ka tā bija ģimenes neslavas celšana, tas ir ļoti maigi teiks, bet, laikam tā vajadzēja viņiem tā juridiski teikt. Pēc kā Inesu Supe vērsusies pie Austra Jansona ar lūgumu viņam pārtraukt publicēt Inesai Supei aizskarošos ierakstus, kā arī vērsusies pie Austra Jansona ar jautājumu par savākto naudas ziedojumu izlietojumu. Inesu Supe no Austra Jansona saņēmusi ziņas,
kurās Ausis Jansons draud Inesai Supei ar viņu izrēķināties, ja Inesa Supe vēl interesēšoties par saziedotajiem naudas līdzekļiem Austra Jansona ārstēšanai. Kā mēs varam redzēt, ļoti patīkama Ausis izturās pret visiem cilvēkiem, kuri mēģina viņam palīdzēt. Tādēļ droši, ja jūs gribat vēl ziedot Ausim naudu, droši to darīt, tik reiķināties, ka jūs beigās būsiet tie pimpi. Tādēļ, tā kā vienkārši brīdinājums jums visiem. Te mēs sākam baigi interesantu momentu. 24. gada 10. decembrī no Austra Jansona tika saņemts paskaidrojums, kurā Ausis Jansons paskaidro, ka naudas ziedojums no iedzīvotājiem esot saņēmis aptuveni 37 000 eiro. Tā kā es teicu pēdējos video. Atbildot uz Austra Jansonam uzdoto jautājumu par naudas ziedojumu izlietošanas caurskatāmību, Ausis Jansons paskaidroja, ka esot aktīvs sociālajos tīklos un tur arī atbildēšot katram ziedotājiem par naudas izlietojumu pēc vajadzības. Attiecībā par draudu izteikšanu un neslavas celšanu Inesai Supei viņas ģimenei, Ausis Jansons paskaidroja, ka esot bijis dusmīgs uz Inesu Supi, jo uzskatījis, ka viņa melojas par cilmes šūnu transplantācijas pieredzi Latvijā. Ausis Jansons paskaidroja, ka draugi tikuši izteikti emociju iespaidā un tiem neesot bijis tālāks rīcība plāns, un Ausis Jansons neplānojot nodarīt nekāda veida kaitējumu Inesai Supei. Runājot par šo tieši daļu par kaitējumu visu, jūs ahujel? Ko nozīmē, ka, oi, es taču tur pa brācki tikai piedūros un tā. Tas, ka Ausis neko nevar izdarīt, tas skaidrs. Paskatieties, jebkuru video, kuriem kāds uzbruk, viņš neko nevar izdarīt. Džekts labākajā gadījumā 1,60 m garumā, un šitās te, protams, ka viņš neko nevar izdarīt. Bet tas nemaina faktu, ka tas ir ok šāda veida sūdus bļauta internetā. Jūs vienkārši, principā, šeit paskat no mana skatu punkta, mans viedoklis, ka esencē, ja tu bļauj un lamājies, kā tu gribi internetā, un ja tu vienkārši pasaki pēc tam policijai, ka, zini ko, es tur tā, tikai pa brācki tur piedūros. Balsoties uz šo citātu no valsts policijas, mēs varam secināt, ka to droši var darīt. Krūta, ne? Un tad, un šis punkts mans mīļākais, katram ziedotājiem par naudas izlietojumu pēc vajadzības pats atskaitīsies. Tas ir ok? Tad, principā, es varu vidam atskaitīties tad, kad es gribu, tad, kad es jūtos pēc vajadzības. Mēs vienkārši tagad atskaitīsimies cilvēkiem pēc vajadzības. Sveši cilvēki saziedot cilvēkam ar mērķi viņam atveseļoties, un viņš var atskaitīties tā, kā viņš vēlas, jo šeit ne tikai tas, ko Austris pasaka, jūs esat citējuši un izmantojuši šajā iesniegumā, bet atbildījis principā sakat, ja tu savāc naudu no ziedotājiem, tu vari atskaitīties, ja tu gribi. Kā savādāk šo interpretēt? Un tad pacies jautājums valsts policijai, vai tas ir ok? Vai tas ir ok, ja privāta persona saziedot cilvēkiem naudu un pēc tam dara, ko grib? Tas nav sarkasms, nepieduros. Reāli, vai tā mēs tad turpinām? Jo tad, principā, tādā gadījumā es atkal lieku PayPal linku savā aprakstā, droši ziedojiet man naudu. Man te kājas sāp, bet, man vajag 105 000 eiro, jo, zin kā, man kājas sāp tur pie ārsta, aiziet. Tas galīgi nav tādēļ, ka es gribu 911 GTS un melnā krāsā, kas Vācijā stāv. Galīgi tā nav, bet vienkārši man baigi kājas sāp, ka jūs varētu lūdzu man 105 štukas saziedot. Es būtu ļoti pateicīgs. Paldies jums visiem. Restoriskās pārvaldes materiāla izskatīšanas laikā tika pieprasīta un uzņemta informācija no Rakusa, Gaļezera, no kuras izriet, ka Ausis Jansons kopš 24. gada ir uzsācis MS ārstēšanu Rakusā. Tajā skaitā cilmes šūnu terapiju. Savukārt no valsts ieņēmuma dienas tika pieprasīta un saņemta informācija par to, ka ar iedzīvotāju ienākumu nodokli netiek aplikts dāvinās no fiziskām personām, ja tas ir paredzēts un tiek izlietots, lai sektu personas izdevums par medicīnas un ārstniecisko pakalpojumu izmantošanu. Taču personas, Ausis Jansons šajā gadījumā, pienākums ir uzglabāt ieņēmumus un izdevumus attaisnotos dokumentus vismaz 3 gadu periodā pēc gada ienākuma deklarācijas iesniegšanas termiņā un pēc pieprasījuma iesniegto kopijas valsts ieņēmuma dienestam. Vismaz viena valsts iestāde to čeko principā, bet tad šajā brīdī paceļas jautājums. Vai tikai pietiek valsts ieņēmuma dienestu? Jo manās acīs, vismaz es uzskatu personīgi, ka efektīvāk būtu, ja kaut kādā veidā varētu uzrakstīt iesniegumu policijai un paskaidrot, klausies, no šāda situācija darētu pacelt jautājumu. Bet šobrīd, pēc tā, ko es te redzu un to, ko esmu redzējis, ja ir šāda veida krāpnieciskie gadījumi, patreiz izstāsta, ka pie policijas pat nav jēga vērsties. Jo ja vien Vits neizdomās, un te varam skaidri redzēt, ja Vits 3 gadu laikā izdomās uzdot to jautājumu, tikai tajā brīdī tiks kaut kas izskatīts. Un ja Vits nepaceļ to jautājumu cilvēkam, kuram saziedota nauda, might as well dari, ko gribi principā, jo, ja tu uzdāvini naudu mediciskām vajadzībām, dzīve ir skaista. Un varbūt tas dažiem ir ok, bet šobrīd es redzu skaidru caurumu.
Te var reāli pa smuko mahinēt īstenībā. Jo tad pat kāda jēga taisīt kaut kādu veidu juridisko kompāniju vai siju vai ko, paņem kaut kādu, nezinu, bomzi, pasaka, viņam vajag 500 tūkstošiem transportam, privāta persona saziedo naudu, un labākajā gadījumā vids paprasīs pēc 3 gadiem kaut informāciju, nafikodam bomzim saziedoja 500 000. Nu, man šķiet, ka šis baigies caurums ir likumā, ko netīšām Austris izmanto. Šī vēl viens fantastisks citāts. Pacientu tiesību likuma 6. panta 4. daļa nosaka, ka pacientam ir tiesības atteikties no ārstniecības pirms tās uzsākšanas, no ārstniecībā izmantojamās metodas, neatsakoties no ārstniecības kopumā, blā, blā, blā. Minētā tiesība norma ir attiecināma uz Austru Jansonu kā pacienta tiesībām izvēlēties sev piemērotāko ārstniecības iestādi, neatkarīgi no tā, vai Austrs Jansons uzsākt ārstēšanās kursus Meksikas klīnikā, ko sektu par iedzīvotāju saziedotiem naudas līdzekļiem, vai arī saņemt bezmaksas ārstēšanu Latvijā. Viss baigi kruti, bet neatcerieties 3. video, ka es pieminēju, ka Austris baigi tā cenšas blatot, ka viņš nemaksā nodokļus, allegedly. Nu, man šķiet, ka baigi neobjektīvi no cilvēka, kurš atklāt visiem saka, ka nemaksā nodokļus, vismaz tas, ko var teikt, bez maksas saņem ārstēšanos Latvijā. Subsidētu ārstēšanos Latvijā. Okay. Krimināla atbildība par krimināla likuma 177. panta paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāva pazīmēm paredzēta personai, kura savā rīcībā iegūsi svešu mantu vai tiesību uz šo mantu, ļaunprātīgi izmantojot uzticēšanos vai ar viltu. Izskatot resoriskās pārvaldes materiālu kopumā, Austra Jansona rīcībā netika saskatīta noziedzīga nodarījuma pazīmes par naudas izkrāpšanu. Par ļaunprātīgu iedzīvotāju, kuri ziedojuši naudas līdzekļus Austra Jansona ārstēšanai, uzticēšanās izmantošanu no Austra Jansona puses izpaustos apstāklī, ja Austris Jansons pieprasītu naudas ziedojumus no personām uzdodoties par MS slimnieku. Bet viņš ir. Ko? Austra Jansona MS slimības apstiprinājumu norāda gan pats Austris Jansons, gan rakus, kurā Austris Jansons ir uzsācis ārstēšanos, līdz ar ko materiālā nav strīda par faktu, ka Austra Jansona veselība ir skārusi MS. Savukārt, attiecībā par jau saziedoto naudas līdzekļu izlietojumu Austra Jansona pienākums būs sniegt valsts ieņēmuma dienestam ienākumu un izdevumu attaisnojošo dokumentu kopijas par viņiem sniegto medicīnisko un ārstniecisko pakalpojumu izmantošanu, ja valsts ieņēmuma dienests to pieprasīs. Kā jau es teicu, principā, ņem dari, ko gribi, un ceri, ka vids vēl neko neprasīs. Kruti. Neviena no Latvijas Republikas esošajām tiesību normām neuzliek par pienākumu Austrim Jansonam sniegt jebkāda veida atskaiti fiziskajām personām par viņa slimības ārstēšanai izlietotiem naudas līdzekļiem. Tādā gadījumā man ir jautājums valsts policijai, vēl viens nopietns jautājums. Ja naudu būtu ziedojis juridiska persona, tajā brīdī arī viņam nebūtu jāatskaitās, jo patiesībā fiziskām personām, ja privāta personām ir daudz vairāk tiesības pieprasīt kaut kādā veidā paskaidrojumus par to, kur viņa nauda aiziet, jo juridiskiem personām, ja tu kaut ko samaksā un kaut kādu sūdu ir, you're shit out of luck. Tādā gadījumā, ja juridiska persona būtu ziedojis vai būtu kaut kas izmainījies, jo esencē šeit mēs šobrīd redzam, ja tu esi privāta persona un tu noticēji Austrim, man tev ir sliktas ziņas, tu esi lohs. Tas ir tas, ko es šobrīd te izlasīju. Attiecībā par draudu izteikšanu Inesei Supei no Austra Jansona puses, par ko paredzēta krimināla atbildība krimināla likumā 132. pantā, izskatot resoriskās pārbaudes materiālus, Austra Jansona rīcībā netika saskatīts noziedzīgi nodarījuma sastāva pazīmes. Krimināla likuma 132. pantā pirmā daļa paredz krimināla atbildību personai par draudiem, izdarīt slepkavību vai nodarīt smagu miesas bojājumu, ja ir bijis pamats baidīties, ka šie draudi var tikt izpildīti. Izvērtējot abu personu paskaidrojumus, netika gūta pārliecība, ka Austra Jansona emocijās un slimības iespaidā veiktie izteikumi tiks realizēti un radītu kaitējumu Ineses Supas veselībai un dzīvībai, un tādējādi būtu pamats baidīties par izteikto draudu realizāciju. No vienas puses to var skatīties, ka valsts policija nosauca Austru par malku, kas tā arī ir. No otras puses, man ir bail par šo punktu, jo tas, ko esencē valsts policija pasaka šajā gadījumā, ir principā, ja tu esi slimiņš, un ja tu valsts policijai pasaki, ka es neko sliktu neesmu izdarījis, nekas netiks izdarīts. Un tad cilvēki brīnās, ka Latvijā vēl aizvien mums ir vardarbība problēmas, ka sievietes tiek sista mājās, ka laulības tiek lauztas, un visi brīnās, kā tas viņi turpinās. Dārgie valsts policija, vai tas ir ok? Vai man arī
aiziet pie policijas, ja man gadījumā kaut kāda šāda situācija. Tad reāli jautājums, iedomājies situāciju, kur arī sieviete atnāk pie jums, kuras jau vienu dienu vīrs viņai pateica, ka viņš viņu novāks, jo viņa, nezinu, izvārīja viņam olas nepareizi, ja, jo tu esi īsts vīries un ķipa tev tā vajag darīt. Un vīrs atnāk pie jums, ka, saprot, viņa man olas izvārīja nepareizi, viņai 3 minūtes vajag vārīt, viņa izvārīja 3 minūtes 20, un dzeltens nebija tik dzeltens, kā es gribētu, bet es to nopietni neuztvēru. Un policija pasaka, tā paiebaķi, viss kārtībā. Bet tad kurā brīdī, kā es varu uzsēties valsts policijai, ja šāda veida atbildes ir? Jo šajā dokumentā tas, ko es lasu, pret Austri neko nevar izdarīt. Tā, ka valsts policija neko nevar izdarīt. Un kam būtu jānotiek, lai viņi kaut ko izdarītu? Vai viņiem būtu jāizbrauc un jāsit Inese līdz galam, tad viņi kaut ko sāks darīt? Vai viņam ir jāpaņem tā nauda un visi jānoreiz, lai valsts policija varu kaut ko tad varētu sākt, vai valsts ieņem dienas kaut ko tad varētu sākt? Kam ir jānotiek, lai kaut ko varētu darīt? Šis ir nopietns jautājums valsts policijai. Ko darīt? Lai personu saukt pie krimināla atbildes par neslavas celšanu, jābūt visām noziedzīgā nodarījumā sastāv pazīmēm, kas paredzēts pie 7. panta 2. nodaļā. Par neslavas celšanu krimināla tiesību izpratnē saprotama personas apzināti nepatiesas, otru personu apkaunojuši izdomājumu tīša izplatīšana masu saziņas līdzeklī. Ko viņš no tā visa neizdarīja? Aļo garaži! Subjektīvo pusi raksturojušu tīšu nodoms izplatīt apzināti nepatiesu informāciju, TI informāciju par kādu tagadnes vai pagātnes apstākli vai faktu, kas neatbilst patiesībai ar mērķi apkaunot otru personu, ar savu rīcību vēloties iepazīstināt plašāku personu loku ar šādu informāciju, tādā veidā ceļot otrai personai neslavu. Likuma norma par neslavu celšanu Austrim Jansonam būtu piemēram gadījumā, ja Austris Jansons savos video ierakstos publicētu ziņas, kas būtu apzināti nepatiesi izdomāts un tīši izplatīts, lai radītu kaitējumu Inesei Supei. Austra Jansona rīcība sociālā tīklā TikTok.lv publicējot savus video ierakstus, kuros viņš stāstot par Ineses Supes veselības problēmām un nievājoši izskatoties par Ineses Supes mirušo māsu, saskatāmas uz personas godu un cieņu aizskarošanas pazīmes, par ko Inesei Supei ir tiesības vērsties ar prasību tiesā civila procesa likumā noteiktajā kārtībā. Tātad pat taisno uz tiesu jāiet. Tas, ko es saprotu. Ņemot vērā augstāk minēto un izvērtējot resursiskās pārbaudes materiālus kopumā, Austra Jansona rīcībā nav saskatāms noziedzīgas nodarījuma pazīmes nevienā no augstāk minētajiem krimināla likuma pantiem, tādēļ materiālā jāpieņem lēmums par atteikšanos uzsākt kriminālu procesu. Te no savas puses gribētu pateikt komentāru, ka vēlos atgādināt, ka Inese Supe nebija līdz galam apmierināta par to sākotnējo iesniegumu, kas tika uzrakstīts. Fakts. Otra lieta. Es varu mēģināt saprast to, ko policija saka saistībā, ka negrasāk krimināla procesu, jo krimināla procesa ir nopietna lieta, bet tāds pacēlis jautājums, ko tad īsti var darīt? Rakstīt administratīvo, iet pa taisno uz tiesu, vērsties pie vida, ko darīt? Jo būtu vismaz noderīgi, ja policija varētu pateikt, pie kā vērsties. Un atskatot to punktu par neslavu, ka jāiet uz tiesu, vienkārši neko nevar viņu izdarīt. Tas normāli? Tas ir ok? Mums tas ir pieņemami? Jo, principā, balsoties uz valsts policijas tekstu, Austris ir nevainīgs. Tā, kaut kur es dators un pazaudējis esmu to otru iesniegot, principā tur bija pateikts tieši tas pats, ja es atradīšu uzliks pie reizes arī screenshot uz ekrāna, bet esencē pateikta tieši to pašu, balsoties uz informāciju, kuri tiek iesniegta pret Austri, nekādā veidā nevar celt ne kriminālu procesu, ne faktiski patiesībā neko. Un tad es gribētu, bez pārmetumiem, bez nekā uzdot jautājumu valsts policijai, ko darīt tālāk. Jo Austris izmantoja savu platformu, savu atpazīstamību, lai gada laikā savāktos 37,000 eiro, lai dotos uz Meksiku. Jā, tajā momentā, kad viņš sāka vākt, nebija iespējams to izdarīt Latvijā, un pagājušā gada, ja nemaldos kaut kur martā, viņš uzzināja par to iespēju, ka to var darīt Latvijā. Un viņš to izdarīja Latvijā par apmēram 500 eiro. Par ko, ja kas viņš pat laikā nesmaksāja tos 500 eiro, es gribu atgādināt. Tad man ir jautājums, vai tā nav ļaunprātīga statusa izmantošana? Vai tā tiešām nav? Jo viņš paņēma naudu, ķipa ar mērķi, pēc laika saprata, ka viņu to naudu nevajag atdot, un tagad viņu reāli tā izstāsta, ka policija aizstāv. Vai tas ir ok? Un man šķiet, ka patiesībā šī situācija varētu būt ļoti laba valsts policijas reputācijai, ja viņi kaut kādā veidā censtos atbalstīt
cilvēkus, kuri ir ziedojuši un tikuši apkrāti, jo jūs varat aiziet uz jebkuru, principā man video, kur cilvēki, kuri pat ir ziedojuši, raksta, ka viņi grib naudu atpakaļ, bet ausu viņi neatdod. Un labi, fiziska persona pārskaitot cilvēkam ar mērķi ziedojums veselībai, forši, bet ja apkrāp, tad principā šobrīd sanāk, ja tu to izdari, tu esi loks. Un man šķiet, ka mums ir milzīgs caurums sistēmā šobrīd, jo tā tas ir iespējams, tad es domāju, ka mēs tūlīt varētu redzēt vilni ar cilvēkiem, kuri sāks vākt ziedojumus medicīniskiem pamatojumiem un vienkārši paņems naudu un brauks prom. Jo pietiek aizbrauc kaut kādu Spāniju un miers. Savāc kaut kādas 100 štukas kaut kādam transplantam, kaut kādam vēzim, pārāties Spāniju un dzīvo skaisti. Ja vien tev tur kāds un neatpizīs, principā. Un tad man pacies jautājums valsts policijai un citām valsts iestādēm, kā mēs turpinām tālāk. Jo šobrīd izstāsta, ka tas ir pilnīgi normāli. Bet es domāju, laiks pievērsties tam tematam, kādēļ jūs visi esat šeit. Naudas vairs vispār nav. Un šodien es jums došu baigi lielo dāvanu, kuru mums uzdāvināja pats Austris. Jo, balsoties uz screenshotu, 2024. gada 15. decembrī Austris pierāva kardinālu kļūdu. Par ko es saku? Šobrīd uzlieku screenshotu uz ekrānu, kur jūs redzat, ka ir chatiņš Facebook Messengerī, uz kuru mēs redzam, ka Austris atbild kādam cilvēkam. Jāmācās sevi disciplinēt, ja grib pelnīt. Sākumā jāpriecājas par $10 pa dienu nopelni. Tāds investors reāli Wall Street nīns pilnīgākais. Bet tad mēs redzam, ka persona X ir atsūtījis screenshotu ar tekstu apakšā labs gājums. Un Austris atbild kādā ziņā, labs progress tev tur ir, mazliet papētīja. Un ja mēs atveram vairāk šo screenshotu, ja mēs tagad iestamies, mēs varam redzēt, ka ir konts Austris Jansons, kurš ir offline, kuram mēs varam redzēt treidus, un apakšā ir daudz dažādas informatīvas lietas. Un šī mājaslapa, ko jūs redzat uz ekrāna, saucas pocketoption.com. Un šeit, ja jūs atceraties pirmie video, ko jums rādīja par medicīnu, šeit var treidot valūtu, kā Austris pats mums pateica. Un te ir interesanti lieta. Ja jūs gadījumā vēlaties apskatīties Austra kontu dzīvē, kamēr viņš vēl nav izdzējis vai noprivatizējis, jūs varat doties uz Pocket Option, jums vajadzēs ielogoties un uztaisīt profilu, bet, kad jūs ielogojaties, jums vajadzēs kreisajā pusē nospiest uz trading pogu, uz datora, labajā pusē nospiest uz social trading, un ja jūs atrodat pogu social trading, jūs varat zem search uzlikt searchu un ievadīt viņa maģisko konta numuru, kurš ir ID 8752 9708. Un tad jums atvērsies Austra Jansona trading profils. Un ja jūs atvērsiet šo profilu, tad jūs būsiet vieglā ahujā. Tādēļ, ka jūs varat redzēt ne tikai visus datus, ne tikai visu informāciju par tradingu, par daudzumu, par profitu un mīnusu, bet jūs varat redzēt informāciju 24 stundu griezumā, kā Austris papisa visu jūsu ziedotāju naudu. Un lai jūs apzinātos, cik daudz Austris podu savārījis, sekojušais screenshots, kas ir uz ekrāna, ir no 3. janvāra 25. gadā. Un šeit jūs redzēt, ka Austris Jansons ar guru līmeņa profilu ir veicis 5744 treidus, kas ir ļoti līdzīgi tam sākotnējam screenshotam, ko viņš pats iepostoja Facebookā, no kura jūs varat redzēt, ka Austra analītiskais prāts ir spējis uztaisīt 50% profitable treidus ar kopējo turnover, jeb apgrozījumu $279,000 apjomā un kopējo peļņu mīnus $21,300, ja viņš ir papisis $21,300 5744 treidu garumā. Un viņš to izdarīja 2 mēnešu laikā. Un, lai parādītu, cik slikti tas viss bija, esmu uztaisījis screenshotus no visām dienām, kad ir bijis kaut kāds apgrozījums, un es pats salīdzināšu ar tiem datumiem, kad viņš bija slimnīcā. Un es jums parādīšu, kurā dienā viņam nauda beidzās un ko viņš izdarīja tajā pašā dienā, kad nauda beidzās. Ar datumiem lēkāšu, jo ir dažas dienas, kad Austris nestreidoja, bet ja mēs skatāmies uz ekrānu, kā mēs gribam pievērst uzmanību? Kreisajā pusē mēs varam redzēt trading statistikas pogu. Pa labi mēs redzam kalendāru. Kalendārs rada šādi. No kreisā uz labo pusi 24 ir gads,
10 ir mēnesis, jeb novembris, 29. ir datums. Tātad 29. oktobrs 4. gadā līdz 30. oktobrs 4. gadā. Un šis ir principā pirmā diena, kad profilā sāk kaut kas treidoties, un mēs skatīsimies svarīgākajām lietām. Kas mums ir profitable trades un trading profits, jeb kādi plus un mīnus. Un mēs varam redzēt, ka no 29. līdz 30. viņam bija 38 profitable trade, un viņš tajā dienā zaudēja tikai $1917. Nākamajai no 30. līdz 31. tie paši 38%, bet mīnusā $3934. No 31. uz 1. 39% profitable trade un kopējais profits mīnus $2000. No 3. līdz 4. novembrim 17% profitable trade un mīnusā $1940. No 4. līdz 5. novembrim 17% profitables, $1940 mīnusā. No 11. līdz 12. novembrim 43% profitable trade procenti, $1025 mīnusā. No 12. līdz 13. 50% profitable A, fee gates un tikai $845 mīnusā. No 13. līdz 14. Wow! Kas pa dienu, Džeki, klausies, 50% profitable trade, tikai mīnus $2000. Tikai vienīgi tā. No 14. līdz 15. 42%, bet $2200 mīnusā. No 15. līdz 16. laikam viņš dzēra, bet viņš tikai 50% papis, tā kā respekt, ļoti maz. Un šodien 17. līdz 18. novembris, dāmas un kungi, 58% profitable trade, bet viņš ir nopelnījis $54. Nē, stop, paga. Ļaujiet izmantot man Discord, jā? Vai arī Austris nopelnījis $54. Jo es domāju, mums vajag hypot, jo Austris ir peļņā, Austris profitā, ja? Bet dodamies tālāk. Un tagad man šķiet, ka sākas jautājumi, jo, ja es nemaldos, ap šo 18, 19 vai 20 novembri Austris ierakstījās Gaļezerā, lai sāktu ķīmijterapiju. Un sekojošie cipari ir beidoši, jo es atceros, jo es gribu atgādināt, sekojošie cipari, ko jūs redzēsiet, ir kamēr Austris iet cauri ķīmijterapijai, cilmes šūnu transplantācijai, Gaļezerā, pa ko maksā valsts subsīdijas un jūsu nauda. Un tagad vienkārši klausieties, ja? No 18. līdz 19. novembrim 52% profitable trade un tikai $279 mīnusā. No 19. līdz 20. 48% profitable trade un tikai $804 mīnusā. No 20. līdz 21. viņam ir 54 profitable trade un mīnus $207. No 21. līdz 22. ir 54 profitable trade procenti un $901 mīnusā. Bet 22. līdz 23. tajā dienā, kad viņš filmēja to video, ir 1058 trade, 52% profitable trade, trading turnovers 97,000, un viņš tajā dienā, kad filmēja to video, papisa $5400. Tajā dienā, kad Austris sēdēja uz zemes un filmēja to empātisko video ar kaķa acīm stāstot, kā viņam sokās, viņš tajā zaudēja $5500 no saziedoto cilvēku naudas. Un man neinteresē, ko Austris teiks, ka tā var būt mājas nauda vai kas, viņš zaudēja to naudu. Tajā dienā, kad viņam vajadzēja ārstēties, viņš aktīvi zaudēja naudu. Viņš kamēr slimnīcā sēdēja, cik es redzu, ne, vēl labāk. Tādēļ, kad no 23. līdz 24. novembrim 53% profitable trade un trading turnovers 57 štukas mīnusā $4200. Viņš divās dienās aizdo papīs 10 štukas. Divās dienās zaudēja 10 štukas. Austris zaudēja 10 štukas divās dienās jūsu saziedotās naudas. Jūs varat paši izvēlēties, kā jūs par to lietu jūties. Jūs varat paši izvēlēties, kā jūs jūties par Austri, bet viss, ko es varu pateikt, ka viņš ir... Es labāk neteikšu. Tad, kad no 25. līdz 27. ka viņš vēl aizvien tur sēdēja, viņam bija 52% profitable trade un vēl 2 štukas mīnusā. Tad 12 štukas mīnusā. Bet, es tikko sapratu, no 26. līdz 27. draugi mīļie, 47% profitable trade, bet viņš pacēla gan iz 2. Tad viņš ir tikai mīnus 10 štukas vēl aizvien. Plus vēl te pārējie 1000, kas ir iepriekš sakrājās.
apsveicam laimētājus. Bet baigi neapsveicam laimētājus no 27. līdz 8. Viņam apgrozījums kaut kādā veidā $103,000, bet atkal mīnusā 2,5 Es biju aizmirst, cik šitie slikti slaidi ir. Tad, kad no 28. līdz 29. novembrim viņam bija 55% profitable trades, viņš bija papis 5,5 5,600. Saproti, šis ir 5. video. Es skatījos, tad, kad es sāku šo visu taisīt, es domāju, labi, es pieduršos, kad Austris atkal naudu tur kaut ko ir paprasījis, kur nevajag. Es biju aizmirsis uz momentu, cik slikti šī visa situācija bija. Jo mēs šo visu informāciju, kā es jau redzēju pēc screenshot, es biju savāds jau janvārī. Un es vienkārši liku to pie malas, jo tā, kad es sākumā skatījos, mēs visi skatījāmies grupā šo informāciju, mēs vienkārši domājam, kas notiek. Nu kā viņš var būt, kāds analītiskais prāts, viņš ir zaudējis 15-20 tūkstoši nedēļas laikā. Nedēļas laikā. Naudu, kuru cilvēki saziedoja, lai viņš varētu braukt ārsēties, viņš ir nogamblojis. Jo šis nav tradings. Var paprasīt jebkuram investorim, jebkuram cilvēkam, kurš strādā finansēs, tā kā pa īstam Wall Streetā, ja jūs paskaties uz trade, uz turnover, uz profitu, visu, šis skaitās kā gamblings. Šis profils, šī te valūtu treidošana skaitās kā gamblings, viņa kvalificēs kā gamblings. Austris ir ne tikai sociopāts, viņš ir atkarīgais. Tādēļ viņš nevar beigt dzert, un tādēļ viņš to sūda, jo viņš ir atkarīgais. Viņš ir atkarīgs no šitā visa. Viņš tiešām domā, ka viņš ir ģēnijs, jo ir analītiskais prāts. Vienīgais, ko viņš māk analizēt, ir kā liels mīnus uztaisīt. Labi, no 9. līdz 30. novembrim mīnus $186, no 30. līdz 1. decembrim 345, no 1. līdz 2. decembrim mīnusā $1,200, no 2. līdz 3. mīnus 878, no 5. līdz 6. mīnus 271, un fināls screenshotā mēs varam redzēt, ka no 9. decembra līdz 29. viņam kopējais mīnus bija, viņš bija $150 un zaudēja 150. Es aizmiršu to bildi, kad es filmēju galveno daļu, bet es gribu šo ielīmēt, ja? Pazīstams cilvēks bija uzrakstījis Austrim par to screenshot, ja, kur ir tie mīnus $21,000, ja? Un uzdod jautājumu, tad to strīnu, kāds bija feikojis, vai tas bija feikos, jo ir tieši runa par tie mīnus 21,000 profitu, kur viņš ir mīnusā, ja? Un ziniet, kā Austris atbild? Mīnus zīme nozīmē izņemtā nauda. Screen taisīja kārtējais skauģis, nezinot, kas un kā strādā. Šis dūzis tikko mēģināja pateikt, ka negatīvs profits ir izņemta nauda. Ja viņš nav pathological liars, tad es nezinu, kas ir. Viņš reāli visus apkārtējos cilvēkus uzskata par dalbajobiem. Viņš reāli domā, ka viņš ir gudrāks visiem, un viņš tiešām domā, ka viņš ir izmelot visam cauri. Nē, tā nav. Austri, tu visu naudu pats zaudēji. Nemēģini stāstīt, ka tā ir izņemta nauda, jo ja tā būtu izņemta nauda, tev nevajadzētu. Kas viņas tās smadzeņu šūnas zaudēja katru šo video. Un tagad mēs varam redzēt, un šis ir ļoti, ļoti svarīgs screenshots. Un kā Austris pierādīja, ka šajā momentā viņš bija iztērējis visu naudu, kas viņam ir. Jo 9. decembrī ir uztaisīts pēdējais trades līdz 29. decembrim 24. gadā, kur bija ielikt $150 un viņi visi zaudēti. Bet tagad es jums parādīšu screenshotu, ko Austris bija Facebookā ielicis 9. decembrī. Šis screenshots, ko jūs šobrīd redzat uz ekrāna, ir screenshots, ko es uztaisīju 9. decembrī, kur Austris raksta, ka viņš ir all-in uz Franciju. Nākamais screenshots, ar kur viņš lido uz Parīzi. Ziniet, kādēļ viņš turien lido? Tādēļ, ka viņš pieteicās darbam vadīt busu transferā. Jo viņam visa nauda bija beigusies. Un momentāli, ko viņš izdarīja, es nezinu, kā viņš to dabūja gatavu, bet tajā dienā, kad viņš zaudēja visu naudu, viņš jau lidoja lidmašīnā, lai brauktu strādāt Alpos par busu šoferi. Es nezinu vēl kādus pierādījumus jums vajag, ka Austris visu naudu ir notriecis, ka viņam vairs nav ne centa pie viņa vārda, bet es uzskatu, ka šie screenshoti, kur mēs varam redzēt, ka tas ir Austra konts, jo viņš pats ir ielicis to bildi,
pats pierādīs screenshotus, balsoties uz visu informāciju, kuras jums parādīs, es varu teikt, iespējams, nu tā, juridiski iemeslu dēļ, iespējams, Austris ir visu naudu notērējis. Un iemesls, kad viņš nevienam neko nevar parādīt, tad ir, ka naudas vienkārši vairāk nav. Ja jūs noziedojat Austrim to naudu, norakstiet viņu, jo jūs viņu vairāk nedabūsiet atpakaļ nekad. Tādēļ, ka viņam vienkārši nav ko vairāk dot. Un būtu jau labi, ja Austris būtu aizbraucis uz turienu, uz tiem Alpiem, un būtu bijis kaut vai pieklājīgs, ja? Un nostrādājis tur. Bet Austris, balsoties uz informāciju, kura mums ir pieejama, ko es arī tūlīt parādīšu ar neskaitāmiem screenshotiem, nostrādāja Alpos 3 nedēļas. Pirms viņu atlaida. 3. Un Austris jau sākotnēji bija ļoti determined, lai būtu ilgu laiku, ja mēs redzētu pie komentāriem, ka cilvēks raksta, būtu braucis paķert kompāniju for free. Es uz ilgu laiku, šis nav izklaides brauciens. Un kā viņš atbildēja pēc tam, Eiropas Savienība, es uz Alpiem, uz sezonu, Čehija, Itālija, Šveica, Francija, Austrija un sazina vēl kur, cik skaisti. Ja? Un tad mans mīļākais teksts, ja? Te jābūt izcilai angļu valodai, kā minimums B kategorijai un pieredzējis serpentīnā. Bet, kā zināms, es 15 gadus esmu Skandināvijas serpentīniem, esmu gāzis, tad Alpi vispār man sīkums. Ne, nu braukšana varbūt viņam ir sīkums, bet analītiskais prāts, kā viņš mums teica, ir tīri problemātiski lieta viņam. Kamēr viņš tur bija, viņš laikam dzērumā bija palaist to screenshot par to kontu, un nākamajā dienā cilvēkiem prasīja, kas pa kontu. Un tad man viens cilvēks atsūtīja, ka viņš bija ielicis to bildu ar kontu un paprasījis, nu to screenshot par to, ka mīnusā 21 štuka, un ierakstīja jautājumu, kur tā visa nauda pazudus, vai tas notreidojas visu esi. Viņš, protams, izdzēs to komentāru ārā, un pēc tam ieliks šo skaisto postu. Par šo šodien būs video, it sevišķi, kad runā par skaudīgiem idiotiem, kuri pat nesaprot, kas ir kas, jeb negrib saprast, nu precīzāk skauž, un te mēs varam redzēt fantastisku Sigma grindset bildi ar dari, ko tu gribi, jo tevi tāpat aiz muguras aprunās visu atlikušo mūžu. Un zini, kā ir Austri? Tas notiek tādā gadījumā, ja tu esi jobans pimpis. Jo parasti, man piemēram tā, ja man atrunā, tas parasti man sejā notiek, un tas viss ir ok, bet ja tev notiek tas aiz muguras, tad visdrīzāk tu esi lohs. Un atgriežoties atpakaļ pie transfera stāsta, šeit mēs varam redzēt skaistu screenshotu, un atcerieties, ko Austris pieminēja, ka viņam vajag ļoti augsta līmeņa angļu valodu. Kā mēs redzēt, Austris to demonstrēs ar absolūti C2 IELTS līmeņa angļu valodu, jeb, kā mēs varam redzēt zaļo tekstu, I will calculate kilometer and what o'clock I need to drive out. I will confirm in 2 hours. Tādēļ, ja jūs gribat, ja jums nākamreiz dodaties uz Londoni un you don't speak London, ja jums kāds prasa, cik pulkstens, saka, the clock is about the 2-minute mark, ok? Zajebis жизнь кайф. Kā mēs redzēt, Austrim ir profesionāla angļu valodas līmenis, tikpat profesionāli kā viņa analītiskais prāts uz treidiem. Tādēļ es tiešām, draugi, jūs gribat redzēt piemēru, kā dzīvē vajag lietas darīt, droši skaties Austri, viņš ir fantasisks piemērs. Un tad sākās problēmas. Austris bija sācis ar 36 stundas no vietas, bez pauzēm, bez nekā, un te ir jāpiemina, ka, cik es zinu, transferu un shuttle biznesa un tā visa braukāšana ir tīri sažģīta. Jūs braukā palkiem, daudzi kilometri, daudz klienti, tas ir ļoti, ļoti smags darbs. Tā rezultātā es nesaku, ka tas ir viegls darbs, bet šeit mēs varam redzēt, ka lēnām lietas sāk kūst. Jo 16. janvārī Austris ieliek postu ar pirmreiz strādāja algotu darbu un vēl pie latvieša. Pateicis tikai to, ko domāja, un man atlaida. Es atvainoju, es sadirs, viņš 2 nedēļas nostrādāja. 2. Turpinot lasīt. Nu teica man, neizstrādāt ne pie vēlna. Es vēl Dalvijus pie latviešu aizgāju un ārzemēs, pie vergu tura. Jā, kā jau mēs zinām, dārgais Austris un viņa vergošanas maicis nav tā, ka viņš pats viņu ieliek tajā situācijā un pēc tam brīnās, ka viss slikti ir. Un kamēr mēs vēl esam šajā daļā, es domāju, būtu tīrīgi svarīgi piemērs par to, ka atcerieties, ka video sākumā Austris teica, ka viņš nekad ļaunprātīgi nevienu neies zākāt publiski komentāros. Šeit mēs varam redzēt pa postu, kur Austris saka, ka laikam jāreģistrēs atpakaļ TikTokā, tur aiziet laivu un hujakš 50 eiro. A te aizmies pie stūras un ģimenei jāpiemiet, lai atved līķi atpakaļ uz LV. Nu, ha. Bet šeit mēs varam redzēt apakšā komentāru no manis sauc Raivs, ar izkrāpto naudu nepietiek.
Un atbildot uz fantastisko komentāru, Austris atbild īsi un konkrēti. Jobanā ložņojošā huņa, to galvu laikam sen neviens nav iepliestādījis. Es ilgi turēju savu muti un dalbījumu neatbildēju. Varbūt jāstiekas aizskaidrot tev ilgdzīves principus. Kā mēs varam redzēt, Austris ir ļoti sabalansēts vīrietis, viņš galīgi nepavilkās dalbībai, viņš ir ļoti balansēts un zen vīrietis. Es ļoti respektēju Austri un dzīvi izdodās. Tādēļ atcerieties, Austris ir respektabls cilvēks, kas nevienam nebļaus virsū. Viņš ir ļoti lojāls cilvēks, viņš nekad jums nemelos. 16. viņš tiek atlaists. Un 18. viņš izdomāja, es minu, ka piedzerties, un sāk darba devējiem bļaut virsū. Tas, kas viņam alpos ir. Un kā mēs varam redzēt, komentāri no Austras puses ir fantastiski. 9 no rīta jautājums zīmes, 10. nebūs nauda kontā, nekur nebraukšu. Tad viņš zvana pēc pāris minūtēm, pēc vēl pāris minūtēm. Huņa skaiti naudu un pisīsi galvu ātri savu miskasti aizvērso. Kas ar naudu? Varu arī darboties savādāk, esmu bijis uzņēmējs, zinu procedūru. Kaņiešana. Iesniegums gatavs, ja nav naudas manā kontā, tad streb. Tev ir viena laika samaksāt, es čista nekaulēšos. Viņš tik ļoti nekaulēs, kas pagaidīja laikam nākamo dienu 2 naktī. Nopietni naudas nav, dodu virsū gatavo naudu biļetei uz LV, ko tas nozīmē. 4,40, kur nauda, tev laba veselība, vēl pēc 10 minūtēm neatmetīs pedāļus līdz algas izmaksai, guli, es gan ne, rubļus skaitu jobak. Un kā viņš pasaka, tā jārunā ar jobakiem, jo ar Austru kā ar tev savādāk runāt, tas ir bazāriņiet. Un šeit mēs varam redzēt, ka Austris vēl turpina viņam sūtīt screenshots 10 no rīta, kur viņš pievieno savu Facebook kontu ar tekstu. Ceru, ka nervu sistēma tev laba, jo nervus dikti vajadzēs. Un tad viņš vēl izdomā pielikt, savu Instagram kontu, kur viņš raksta, un te vēl tablets tev vajadzēs. Viņš mēģina izmantot to faktu, ka viņam ir random followeri Instagramā, Facebookā, lai viņš iebēdātu cilvēku samaksāt viņam naudu. Posts ir ar nosaukumu iesniegumu iebliest, tālāk LV un iznīcināt miskasti. Tam pajolam jāpis atpakaļ uz Angliju strādāt, atradu, ko uzvestu jobaks. Strādnieks izdomāja, ka grib būt uzņēmējs cirvis. Es nevaru saprast, viņš par sevi runā vai par to darba devēju, jo tas, ka darba devējs, tas nav, tas ir skaidrs. Un te mēs varam redzēt vēl screenshot, ka katrai huņai ir vārds un uzvārds. Austris Jansons. Konkrēts piemērs. Un tad fināla bilde ar tekstu bļeļ, Džeka bija zāda ar komentāru. Es tikai domāju, tu vispār zini, ko tu uzmeti. Jā, mēs zinām. Dirsēju, melotāju, manipulatoru, zagli, cilvēku, kurš neuzņemas nekādu atbildīgi ne par ko. Par Austris sociopāts. Austris ir cilvēks, kurš nerespektē nevienu, kurš nespēja uzņemties atbildīgi ne par ko, kurš nav pelnījis nekādu atbalstu. Un es personīgi uzskatu, ka viņš nav dabūjis to, ko viņš ir pelnījis. Un es gribu šobrīd šeit noslēgt šo video, jo, man godīgi sakot, nav šim video outro. Es vienkārši gribēju uzsēsīt šo video, lai parādītu to, ka Austris nav mainījies. Ir pagājuši vairāk mēneši. Šī informācijas gribu, lai viņa tiek izplatīta, jo kopš pirmā video, kad mēs sākām visu informāciju vākt, es ganīs katru nedēļu kaut ko jaunu pa Austru uzzinu. Un šitos visus screenshots savācot informāciju, lietas, kas saņemtas, es saprotu, ka ir jāturpina par šo visu runāt, lai cilvēki neaizmirst, kāds Austris ir pimpis, ka viņam nedrīkst būt atbalsta. Ja tu viņu atbalsti, ja tu viņam dod naudu, ja tu turpini kādā viņu atbalstīt, tu esi daļa no problēmas. Austrim nedrīkst dot naudu, Austrim nedrīkst dot atbalstu. Jo jebkurš, kurš viņam dot atbalstu, beigās dabūs šo likteni kā šis darba devējs un visi pārējie cilvēki. Jebkurš, kas atbalsta viņu, dabūs iekšās. Tādēļ man ir lūgums, kā es video sākumā teicu, reportojam viņa Revolut account, lai viņš nevar dabūt naudas ziedojumiem. Reportojam TikTok kontu, lai viņš nevar neko likt TikTokā. Turpinam bliest virsū, lai viņš neaizmirst, ka cilvēki atcerās, ko viņš ir izdarījis. Es neatbalstu vardarbību nekādā veidā, ja tu sit viņai, ko tu esi loks, es neatbalstu, tas nav ok, tas nav moderni, es to neatbalstu, lai liktenis viņu parūpējas, jo, ja jūs noskatīties video līdz beigām, ir viena iestāde, kur ir ļoti ieinteresējusies Austriju, un es domāju, ka es uzstos tajā iestādē, ka viņi parūpēsies viņu. Jo cik es zinu par to iestādi, Austrim labi nebeigsies. Tas ir vienīgais, ko es varu pateikt. Tādēļ viņa karma nāk, un viņa nāk spēcīgi. Un man būs nulle empātija tajā brīdī, kas viņa kaut kas notiek. Jo viss, ko Austris ir panācis, ir viņa nopelni. Un vienīgais, ko viņš šobrīd dara, ir braukt apkārt savu busu, jo no mājas viņš ir izmests, sieva viņa izmet ārā, no darba ir atlaist, visa nav nospēlēta, viņš ir done. Manā sacīs viņš ir done.
Un tad es gribu uztaisīt šo video, lai pateiktu, ka tādā filozofiskā līmenī es ilgu laiku domāju, vai šos video taisīt vai nē, jo viņi tīri negatīvi sanāk, viņi tādi agresīvi sanāk un cilvēki baigi uzvalkās, bet jo vairāk laiks pavadu un skatos tā lietām, kuras notikušas, saprotu, ka šis ir nepieciešams. Šis ir nepieciešams par šo runāt, un es patiesībā priecīgs esmu, ka es izvēlos par šo visu runāt, jo es redzu, ka ir ietekme. Es redzu, ka cilvēki, kad ausis iet laivā, brūk viņam virsū un prasa, kur ir nauda, viņam viss, ko viņam atliek darīt, ir bloķēt cilvēkus, un viņš ir sarāvies. Jo laika gaitā ir tā, ka ir cilvēki, ir skemeri, kuri kaut ko izdara, un uz īsu brīdi cilvēki izdodās, bet patiesībā pēc laika iznāk ārā. Un es uzskatu, ka visa patiesība par ausi vēl nav iznākusi ārā, lai viņi turpina nākt ārā, un ja jums ir vēl informācija par Austri, turpiniet dalīties, turpiniet likt TikTokus, taisiet YouTube video. Ja būs kaut kāda informācija, kura nepieciešama ko padalīties, es uztaisīšu vēl vienu video, tas būs varbūt mēneši pēc gada vai pēc 10, man neicē, bet būs. Ja būs, tad būs, ja nebūs, tad nebūs. Bet es uzskatu, ka ja jums ir cilvēki, kuri izmanto šo platformu šādi, lai naidotos, būtu agresīvi, lai izmantotu cilvēkus, visu šo visu, runājiet par to. Tā ir jūsu atbildība parūpēties par citiem cilvēkiem. Jo šie video ir mazāk par to, ko es iegūstu un kāds ir Austris. Ja šo video kāds nostās un neziedo Austrim un sāk piedomāt tā visa, man šeit tas galvenais iegūms, ka mēs parūpēsimies ne tikai par sevi, bet par citiem. Tādēļ parūpēsimies par citiem. Parūpēsimies par tiem cilvēkiem, kuriem patiešām vajag atbalstu, kuriem patiešām vajag ziedojumus, lai viņiem nebūtu kauns prasīt ziedojumus, tāda kā Austra dēļ, kuri var dabūt atbalstu, kuriem nepieciešams, un neļaušu viņiem tādiem pidarasiem kā Austrim turpināt uzturēt savu platformu. Tādēļ, ja jums šis video patika, es ļoti novērtētu laiku, komentāru un subscribe. Subscribe ir lielākais, ko es varu palūgt, tas ļoti palīdzēs augt man kanālam. Ja jums ir komentāri vai viedokļi vai kas, droši liekat komentāros, sakiet, ko jūs par šo visu domājat, un paldies par uzmanību un tiekamies nākamajā. Čau, čau! Klausies, no tām mazajām ir tā, ka, neritīgi patīk. Jo mazāka, jo labāka. 15, 16 gadi, tā makaronas var karnāt, ka vienkārši pis tevi raibais, un 9 žogvāvers. Šitās tāds bonus lietiņi ir. Es dažus screenshots vienkārši nezināju, kur šajā video iekļaut, bet es gribēju izcelt tādas dažas, kuri man ir visvairāk iespēdušies prātā, kuras gribu iekļaut, jo vienkārši, viņi nekādā random loģikā vienkārši, kuras gribu apspriest. Un es uzdevu vienam cilvēkam, kas pazīst Austri, jautājums, kā viņam tiešām ir 6 klašu izglītība, es nebūtu pārsteigts, bet kā var būt tik maz? Šis ir cilvēks, kurš pazina Austri kādu laiku, saka, ir publiski laika atpakaļ vēl to pasniedz apmēram šādi. Skola māca vergus, bet gan ar 6 klašu izglītību nav verga domāšana. Esmu ticis krietni augstāk dzīves līmenī. Tas ir par Austri, ko Austri teica jums cilvēkam, ja? Tas bija tad, kad sāka savu kripto karjeru un lielījās, ka 2 gadu laikā būs Lambo. Visu redzēšot. Savukārt man teica, neesi ievērojis, ka bagātākie cilvēki ir bez izglītības. Sauca tur kaut kādus piemērus. Neatcerot vairs kādus, bet ir kādus 4-5 gadus atpakaļ. Austri, tie cilvēki bija ar ultra augstu intelektu, viņi bija izņēmumi. No 7-8 miljardiem cilvēku pasaulē tādi 10 apmēram, vai 15 pasaulē, ja? Austris tas nav viens no viņiem. Un, lai parādītu, cik slikti ir, atcerieties, pirms pāris gadiem viņš bija kandidējis Jelgavas vēlēšanās. Šis ir screenshots informācija par Austru izglītību. Pamatizglītība, Jelgavas vakara mājiņu skola, pamatizglītība 6. gadā. Austrim labākajā gadījumā ir 9 klašu vakara mājiņu vidusskolas izglītība. Es neko sliktu neteikšu par tādām vidusskolām. Izglītība ir izglītība, kāda tev ir iespēja, kāda savu ģimenes situācijas dzīve. Es par to neģudžoju, bet Austra gadījumā, tad, kad viņš saka, ka viņam ir analītiskais prāts, ka viņš māk treidot, un ja jūs domājat, kādēļ viņš ir tik stulbs dažs brīdi, lūdzu iemesls. Šeit ir vēl viens moments, ja? Viņam ir tas, ka viņš pret vīriešiem nekad neatļausies bļausīties, viņš uzskata viņus par biedējošākiem, viņš visu savu agresiju izgarš pret sievietēm. Un šeit ir konkrēts piemērs, kur viņš ieliec uz postu, kas sanāk, tas ir 3. janvārs 5. gadā. Viņš uzdod jautājumu nopietni, kurš čamējo pagājušo gadu nedapisa. Ko es video sākumā teicu par to, ka viņš ir agresīvs pīms, ko viņš ir par nav. Un reku mēs varam redzēt, ka Laila ir atbildējusi tādu neglaimojošu komentāru. Bet šis tas pareizais veids, kā atbildēt. Nopietni, kurš čamējo pagājušo gadu nedapīsa. Nē, viņš ir tik respektabls cilvēks, man tā patīk Austri, viņš ir tik iecietīgs, viņš ir tik empātisks pret visiem pārējiem cilvēkiem. Nu, ka tu dirs. Vēl viens mēmākais moments update. Kāršu ielainkumā. Nevajag sākt spēli, ko nespēj pabeigt sekmīgi. Taktiskā domāšana, panākumu atslēga. Es domāju,
sekotāji zina, par ko ir runa. Džeks ir Sigma Grindset, viņš ir Big Brain, Džeks ir Wolf of Wall Street, viņš savā galvā ir Leonardo DiCaprio, pasieši to cold ass profile pic, viņš ieliek Tinderītī tādas mazās dabūt, nu tāds umņiks. Bet reāli iešu tiem screenshotiem cauri vienkārši tādu seju. Nu tā kā, reāli es pēc laika, iemest, kad šis video tik ilgi nāks, vienkārši uzvalkos. Tu nevari neuzvilkties, tu vienkārši dienā to visu redz, un man bija tā, ka man pagāja, es teiktu. Bet janvārī savāc informāciju, kas tagad mārts ir. Es mārta sākumā, man bija kliši, ka es varu taisīt video, es no janvāra, es negribēju šo video taisīt. Viņi bija vienkārši tik pretīgi, es vienkārši redzēju viņa vārdu, viņa balsu, viņa bildes. Man izved līdz pēdējiem, bet es sapratu, ka vajag un tādēļ es to uzsaisīju. Tā kā, ja nostieties pat līdz šitām momentam, milzīgs paldies, ļoti novērtēju, un tad, jā, tiekamies, čau.